47 lietu saraksts, pie kuras ļoti stipri turējos tieši tajā izšķiršanās fāzē par visām sliktajām lietām, ko viņš izdarīja, lai es vairs neaizietu pie viņa atpakaļ. Ko es arī īstenībā iesaku izveidot visām meitenēm, kuras ir tikko izšķīrušās no sava partnera. Uzrakstiet visas sliktās lietas, ko jūs varat, vienkārši, lai jūs saprastu, kāpēc jūs izšķirāties. Randiņš ar Rūdi. Manā podkāstā runāsim par to, kā attiecības ietekmē un saistās ar mentālo veselību. Sveicināti, Randiņš ar Rūdi klausītāji. Šodien ar mani kopā Kristiāna. Čau, Kristiāna. Čau, Rūdi. Prieks tev redzēt, prieks, ka esi pie mums šeit podkāstā. Es vēlos tev pajautāt, Kristiāna, ar ko tik dienā nodarbojies un cik tev ir gadu? Man ir 20 gadi, un es ikdienā nodarbojos ar mācīšanos, specifiskāk tieši medicīnas mācīšanos Rīgas Stradiņu universitātē, un es arī strādāju slimnīcā, bērnu slimnīcā. Medicīna, tas izklausās ļoti nopietni. Kāpēc tev šāda studiju izvēle? Es jau kādu laiku biju kaut kādā veidā ieinteresēta medicīnā, tīri caur visiem seriāliem, ko es uzzināju, tīpaši, kad bija tā Covid laika karantīna. Tad, es vairāk tur sāku interesēties par to no sākuma. Es vispār domāju, ka es iešu tēta pēdās un kļūšu par ekonomistu, biznesmeni, kaut ko tādu. Tad es sāku mācīties to ekonomiku un sapratu, ka man vispār nepatīk. Un tad man bija atlikušas izvēles tieslietas vai medicīna. Un sapratu, ka man vairāk patīk bioloģija nekā likumi. Un tad es arī aizgāju mācīties medicīnu un vispār to nenožēloju. Nav tā, ka tas ir pārāk grūti, pārāk ilgi, nav tā vērts, prasa ļoti daudz nervus, stresa un tā tālāk, kā to tiec galā. Stress viennozīmīgi ir. Laiks arī tur ļoti tiek ielikts iekšā. Noteikti vairāk nekā daudzās citās jomās, kur man kaut kādi draugi mācās. Tādā ziņā, ir grūti, ka tu redzi, ka cilvēki varbūt ātrāk pabeidz par tevi augstskolu, jau sāk strādāt un tu vēl mācies, bet realistiski mēs jau arī varam sākt, palēnām strādāt pēc 3. gada par māsām, kas arī ir, diezgan jau konkrēti spējīgs atalgojums. Un par stresu, es nezinu, dzeru ašvagandu. Lūdzu, izstāsti. Stresu, nedaudz stresa, tā kā palīdz pret stresu zāles, viņas nesen sāku dzert. Man palīdz. Cik es palasīju, viņas vienkārši ātrāk noārda kortizolu to organismā, kas ir stresa hormons, un tad mazāk streso. Bet ir tā, ka, mēs arī ar draudzenēm runājām, ka, kad mums sākas skola pēc vasaras, mums sāk mati krist ārā. Ir stress, jā. Tas varbūt no tām zālēm. Nē, es tur vēl zāles nedzēru. Ok, jā. Ja kas šis podkāsts neaicina nevienu lietot kaut kādus medikamentus, tā bez īpašas rekomendācijām no speciālistiem, teiksim tā. Labi, tava izvēle studēt medicīnu, to es esmu sapratis, un tas izklausās ļoti labi, un galvenais, ka tu pati arī par to priecājies, par savu izvēli, bet kā ir tavu mentālo veselību? Bišķiņ jau mēs pieskārāmies tai stresa tēmai, kas ir saistīta ar mācībām. Kā tu pati vērtētu savu mentālo veselību kopumā savas dzīves laikā? Vari vērtēt no 1 līdz 10, vari vērtēt kā vien vēlies, bet iedod kaut kādu tādu savu šo skatījumu. Es teiktu, ka šobrīd man mentālā veselība ir vislabākajā stadijā, kāda viņa jebkad ir bijusi. Es neteiktu, varbūt, ka ir 10, es teiktu vairāk 8,5 kaut kas tāds, bet noteikti ir bijis daudz sliktāk. Es esmu cīnījusies ar vidēji smagu diagnozētu, nevis pašdiagnozētu, bet tiešām diagnozētu depresiju, kas bija tāds zemes punkts manā dzīvē. Es esmu arī ļoti daudz gājusi cauri milzīgām hormonu svārstībām, kuras man pacēla stresu vidusskolas laikā vairāk, kuras tiešām raudāju katru nedēļu par kaut kādiem sīkumiem, par lielām lietām. Un tas nebija jautri, bet tagad tiešām palicis labāk. Labi, tas ir patīkami, ka ir uzlabojumi, bet par to iepriekšējo posmu, kas tev ir bijis sarežģīts, kā tu minēji, kas ir bijis pamatā tam. Principā, kā es un mana psihoterapeite, kā mēs sapratām, ir tas, ka man bija milzīga vainas apziņa par visu kaut ko, un tad viņa pateica, ka šis visticamāk, tāpēc, ka tu sevi pie ļoti daudz kā vaino. Un tad, kad man to pateica, man bija tāds, tiešām, jo pirms tam es gribētu domāt, ka es esmu diezgan tāda pašapzinīga meitene, ka es varu diezgan labi pati sevi analizēt, saprotu savas rīcības.
Un tas bija kaut kas man vispār nebija prātā ienācis, un tad, kad viņam to pateica, sāku par to vairāk aizdomāties, un tāds, jā, tā tik tiešām ir, es pie gandrīz visa vainoju sevi. Arī, piemēram, manai mammai bija tāds teiciens, ka, man svarīgākais dzīvē ir, lai jūs esat laimīgs, jūs, es un mana māsa, vai ne? Lai jūs esat laimīgs, man nekas cits nav tik svarīgi. Un tad mēs sapratām, ka tas man ir iesēdies tādā kā zemapziņā, ka, ja es neesmu laimīga, tad tas kaut kā tā kā nav labi, tas nav izdevies, jo tas ir viss, ko mana mamma tā kā vēlas. Un pie tā es arī vainoju sevi, un kad es beidzu sev vainot pie tik daudzām lietām, arī palika labāk mentāli. Sapratu, ka es nevaru visu tiešām kontrolēt, un tas, kas ir manā kontrolē, tikai par to man vajadzētu uztraukties. Un tas, tomēr ir salīdzinoši mazs apjoms no viss, kas notiek manā dzīvē. Ko sevi ietver vainas apziņa? Kas ir tās lietas, kas, tās domas galvā, vai es nezinu, varbūt tas kaut kā atsaucās uz tavu ķermeniskām sajūtām. Pastāst par to vainas apziņu, ko tas tā kā liek izjust tevī. Ja tā, tad man tiešām ir jāmēģina atcerēties, kas notika pirms 2 gadiem, jo, kā jau teicu, tagad ir ļoti labi, kad es iemācījos sevi nevainot par lietām. Tā kā es to izjūtu diezgan rēti salīdzinoši, bet es teiktu tā, ka kaut kas notiek tur, piemēram, mājās es sastrīdos ar kādu, vai ka man ir sliktāka atzīme, kas arī bija ļoti, ļoti liels tajā laikā dzinulis tam, ka visas neesmu pelnījusi kaut kādu tā kā atzinību, kas neesmu pelnījusi, ka mani mīl varbūt tādā ziņā. Vai arī nezinu, ka mēs kaut kur braucam un nokavējam, tad man bija tie milzīgie pārmetumi, ka es taču varēju pamosties ātrāk, kāpēc es nevarēju pamosties ātrāk, kāpēc es tik slikta meita. Un tas viss tā kā sāk vairāk un vairāk iet galvā. Un tad es arī sapratu, ka es tomēr pati kontrolēju savas domas, un tad, kad es mēģināju tā nedomāt, tas arī kaut kādā veidā uzlabojās. Un es teiktu, ka tā vainas apziņa vienkārši ir tie milzīgie, mūžīgie sev pārmetumi. Bet kā tikt ārā no tādiem? Jo tomēr, ja tev visu laiku ir tā vainas apziņa, un tās domas, viņas jau iet par riņķi, un tas tāds nebeidzamais aplis kaut kādā ziņā ir tajā galvā, un īstenībā ir ļoti, ļoti grūti, tā izlīst no tā, bet kā tev tas izdevās, ar kādiem paņēmieniem? Kā jau teicu, mans tas lielais apziņas punkts bija, kad man pateica, ka tas notiek, un tad jau es sāku pati sevi pieķert pie tā, ka es kaut ko domāju, ka es esmu tik slikta, šī visa ir mana vaina, kāpēc es šādi darīju, tad man bija tāds klikšķis smadzenēs, nē, atceries, vai tiešām tu varēji šo ietekmēt, kāpēc tu domā, vai kāds tev to ir pateicis, man neviens nebija pateicis, ka vai mēs tagad nokvēsim ir pasaules gals, vai ne, tas viss bija manā prātā, un tad, kad es sāku domāt, ka nav nemaz tik traki, ka šis viss ir vai labojams, vai ir tiešām sīkums, un tas neko vispār nevienam neietekmē, un neviens nav dusmīgs uz mani, kāpēc man uz sevi dusmoties, tad jau es arī sāku saprast, ka tas tiešām ir tāds sīkums, ka tas nebija tik ļoti arī manā kontrolē, kas ir ar daudzām lietām, un ka tas ilgtermiņā arī nekādi neatspogļojas, un vienkārši no vairākiem punktiem sāku skatīties uz to situāciju, nevis tikai no tā, cik viss varētu būt slikti, bet no tā, vai tas tiešām ir tik slikti, un kas ir labais tajā visā, kas varētu būt ir noticis. Un tad es pieņemu, ka tev tā kā akmens no sirds novēlās kaut kādā ziņā, kad tu aizlaidi prom to vainas apziņu. Principā, jā. Es arī nedaudz atceros to brīdi, kad es, principā depresija ir tā, ka ļoti, ļoti samazinās prieka izjūta, ka tas prieks konstanti ir apslāpēts ar kaut kādām sliktām domām, ka it kā tev ir jautri, tu esi sateicies ar kaut kādiem draugiem, viss ir forši, bet tu mēģini saprast, kas nav kas nav labi, kāpēc tu nevari pilnībā izjust prieku, un tas bija kaut kāda viena diena, kad es aizbraucu ar savu draudzeni, vienkārši vakarā pabraukāties ar riteņiem, un es sapratu, ka es jūtu tādu tīru prieku, ka man nav nekādu sliktu domu apakšā, ka es tiešām šo te izbaudu, un tad kopš tā punkta man, principā, mentālā veselība tikai augšup gāja. Tu minēji vidēji smaga depresija. Šādu diagnozi tev noteica speciālists. Jā. Un tātad tu esi arī vērsusies pie speciālista, un kā tu vērtē savu pieredzi pie speciālista? Ja godīgi, principā lielākais, ko es ieguvu no tām terapijas sesijām, ja tā var teikt, manuprāt, kopā aizgāju uz kādām 3. Pirmajā, mani diagnozēja, kas bija noderīgi, jo pirms tam maniem vecāki neticēja, ka man kaut kas tāds varētu būt, viņam bija tāds, tā vienkārši slinkums. Tā kā vienkārši aizēja pasportoja, izēja no mājas ārā un paliks labāk, un tad, kad man tiešām pateica, ka nē, man ir depresija, tad viņiem arī bija tāds apaga. Varbūt viņai tiešām ir depresija, jau profesionāls to pateica. Un tad otra lieta, ko es ieguvu, bija tas, kāpēc man ir depresija, ka man tiešām pateica. Bet
es neteiktu, ka tā terapeite, kas man bija man vispiemērotākā, jo man pat arī ir grūti atrast savu piemērotu terapeitu, kamēr tu nestaigā pie vairākiem. Un es tajā laikā arī to tik ļoti nezināju, cik man bija, manuprāt, 16 gadi, varbūt 17 kaut kas tāds vecums. Manuprāt, 16 gadi, kad es pie viņas aizgāju, tik daudz arī nezināju par visām tām lietām. Man liekas, nu labi, jā, vienkārši šādas varbūt viņi visi ir, jo man arī nebija draugi, kuriem bija īpašas pieredzes, lai es varētu viņiem pajautāt, kā ir un kā nav jābūt. Tas arī nebija tik ļoti aktualizēts, cik tagad. Piemēram, nebija tāda podkāstu, kurus var paklausīties, ka varbūt ir kaut kā citādāk arī ar to visu. Un tad, jā, viņa man teica kaut kādas lietas, kuras man vispār īsti nestrādāja. Taču es viņai esmu pateicīga par to, ka viņa man pateica, ka tas pats galvenais, kas manī sagādā šīs sliktās emocijas, ir tā vainas apziņa. Bet, jā, tad, kad es aizgāju 3. reizē pie viņas, viņa pateica, ka man jau viss ir ļoti labi. Nu, ka vismaz no malas tā izskatās, kaut gan man īstenībā vēl nebija baigi labi. Un tad viņa teica, nu jā, tagad var nenākt pie manis. Un tāds, labi, nenākšu, bet iekšēji. Un es nevarēju viņai tā kā godīgi pateikt, ka nē, īstenībā man nav viss labi. Un viņa tāds, nu labi, ja tev saka, ka tev viss ir labi, nu tad tu ko uzbāzīsies un ies atpakaļ. Jo tad es arī vēl nebiju tik ļoti, tā teikt, arī pieaugusi un mentāli nesapratu, ka jā, man ir jāpasaka, ja man ir slikti. Es vienkārši pieņēmu, ka pie viņas vairs neiešu, bet tad viss palika labi, man nopirka suni, un tas arī ļoti palīdzēja. Jā, dzīvnieki noteikti palīdz, bet atklāties pie terapeita arī nemaz nav tik vienkārši. Līdz ar to arī es kaut kādā ziņā varu saprast, kāpēc tu tā līdz galam neatzini, ka tev ir slikti vai nelīdz galam labi, jā, tai savai terapeitei, jo īstenībā tas ir ļoti grūti, un es daudz lietas varbūt arī joprojām no sava terapeita slēpju, jo es negribu par viņām runāt. Vienkārši nevēlos. Un tas ir tagad joprojām. Kaut gan es eju jau diezgan ilgi. Bet tu biji 3 reizes. Tu no šīm 3 reizēm, principā, kā minēji, iegūti to vienu lietu, to vienu atziņu, kur tu pēc tam arī izmantoji tālāk, un kas tev tā kā palīdzēja. Bet, vai tu, gribētu vēl šobrīd ar tagadējo pieredzi, vai tu vispār vēlētos vēl iet pie terapeita? Es domāju, ka noteikti jā, tāpēc, ka es zinu, ka manī ir atsevišķas problēmas, joprojām mentāli kaut kādi bloki, it īpaši saistībā ar komunikāciju, par kaut kādām lietām, kas man nepatīk, kaut ko, kas man ir iekritis galvā, ko man vajadzētu, piemēram, parunāt, it īpaši attiecībās ar citiem cilvēkiem, kas ir, vai ģimene, vai arī ar savu partneri. Un es saprotu, ka es ar to pati īsti nevaru tikt galā, jo, nav tā, ka es tikai tagad pēkšņi to atklāju. Es saprotu, ka, tur ir kaut kāda profesionāla palīdzība vajadzīga, bet, no vienas puses tā ir arī tā nauda un laiks. Kā medicīnas studentam man nav ļoti daudz brīvā laika, lai regulāri es apmeklētu citus ārstus. Un otrs ir, jā, ka tā nauda tomēr ir tik, cik ir. Man maksā kā māsas palīgam arī uz puslodzi vēl ne tik daudz. Un kaut kā arī negribas vecākiem īsti prasīt to naudu, jo, psihoterapeita apmeklējumi noteikti nav lēti. Un tad es vienkārši mēģinu tam tikt galā, kā es to varu, cik es varu. Noteikti tagad ir labāk nekā bija pirms gada, tāpēc es teiktu, ka ir progress, nav stagnācija. Tu minēji nedaudz arī par attiecību faktoru. Un šis podcasts ir arī par attiecībām. Un tāpēc mans jautājums ir, kāda ir tava attiecība pieredze? Mana attiecība pieredze ir ļoti īpatnēja. Man tā kā stāstīt visu vai tā pa lielam? Sāc stāstīt ar to, ko tu vēlies. Sāc ar visu noteikti. Man principā bija tā teikt ilgtermiņa, neilgtermiņa attiecības. Tādas nezinu, kā latviski būtu pareizi, bet on and off. Ka mēs visu laiku izšķīrāmies, sagājāmies kopā un tā kādas 5 reizes. Meksikāņu seriāls. Jā, 7 gadu laikā ar vienu cilvēku, kur starpa man nebija īsti neviena cita. Jā, un tad tas ļoti, manuprāt, ietekmē to, kā es skatos uz attiecībām, to, kā es šobrīd uzvedos ar savu jauno partneri attiecībās. Tā kā tā bija tāda. Nē, labi, 7 gadi. Šurpa turpu. 7 gadi, tas ir ilgs periods. Tas ir, jā. Un kas tur bija tāds? Kāpēc jūs tā visu laiku šurpu turpu staigājāt un tā arī varbūt nešķīrāties tā līdz galam vai arī nepalikāt kopā līdz galam? Jā. Principā tas, ka mēs, kā iepazināmies
pirms 7 gadiem, kas ir mani 13 gadi, vai ne? Tas vēl pavisam bērns salīdzinoši, tiešām, ko es zinu par attiecībām, vai ne? Un tās mūsu pirmās attiecības, viņas bija tādas, es teiktu, arī bērnišķīgas, ko mēs tur zinājām vispār par mīlestību, kaut ko tādu. Es neatceros, vai tie vārdi jau izskanēja, bet ļoti iespējams, ka kaut kas tāds tur pavīdēja. Un tad pagāja mēnesis, un es īsti nezinu, kas notika manā galvā, bet es atceros, ka tad es sapratu, ka šis nav tas, ko es gribu. Es vēl nezinu, man tur patīk kaut kāda cita puiša, un viņa tāds, ne, šķiramies, man šis tā kā nepatīk. Un viņam ir tāds, labi. Bet labi, tas nenotika viennozīmīgi tik mierīgi, tā kā viņš negribēja man tik ļoti arī palaist. Es atceros, tur bija arī kaut kādas specifiskas īpašības, ko es laikam neteikšu, ko viņš tā kā, darīja tajā vecumā, kas man īsti nepatika. Jā, un tad, mēs izšķirāmies. Un problēma bija tajā, ka mēs mācāmies vienā skolā, mēs esam no vienas pilsētas, vai ne? Kur prom no viņas īsti netika. Viņš to manis arī nes. Viņu konstanti redzēja katru dienu. Tad mums parādījās arī tāds viens draugu bariņš savā ziņā. Un tad mēs vēlreiz sagājām kopā, bet tas bija uz nedēļu, un tas burtiski neskaitījās. Un tā bija arī tā vienīgā reize, kad viņš mani pamet, un es biju tiešām šokēta, kā tu vari mani pamest, kā viss bija tik labi. Bet, labi, nebija viss labi, un tad mēs nerunājām ļoti ilgi vispār. Arī kā klases bija tā, ka, tiešām vispār nerunājām, un tad, laikam, nāca mūsu 3. reize, kur jau mēs bijām nedaudz vecāki, kaut kādos 15 gados, manuprāt, tas bija. Tad mēs arī kopā bijām kādu mēnesi, bet jā, tur jau mēs sākām tur tiešām uz kaut kādiem vairāk randiņiem iet, tur braukt uz Rīgu. Un jā, es nezinu, tajā brīdī arī vienkārši, manuprāt, man daudz ko ietekmēja tas, ko citi par viņu man teica, un tas man iesēdās galvā, un tāpēc arī no viņa izšķīros, jo arī man tās jūtas varbūt nebija vēl tik stipras pret viņu tajā brīdī, taču es, kā var redzēt, netiku pavisam viņām pāri. Jo tad mēs sagājāmies vēlreiz kopā. Un šis jau bija diezgan vēlāk, kad man bija 17 gadi, tā kā bija tā 2 gadu pauze, es jau mācījos Rīgā. Sanāk, es viņu nesatiku katru dienu, bet pēkšņi vienā dienā viņš izdomāja man uzrakstīt, vai es nevēlos satikties. Un nebija tā, ka mēs nebijām runājuši pēc tam, kad mēs izšķīrāmies līdz tai nākamajai satikšanās reizē, jo, kā jau es teicu, mums bija viens tāds draugu bariņš, mēs ik pa laikam satusējām kopā, un tā visi kā bija tiešām labi. Un jā, un tad mēs sākām draudzēties, tā diezgan tiešām cieši draudzēties, bet tikai draudzēties, viņam vēl bija meitene tajā laikā, un man viņš īstenībā tā nemaz neinteresēja tad, un es viņu tiešām uzskatīju tikai par savu draugu, bet tad lēnām tā draudzība kaut kā pārvērtās, vairāk jūtās, un viņš izšķīrās no savas meitenes, un tad es viņam biju tā kā klāt, lai viņam tā kā ar to visu palīdzētu. Un šis varbūt citām meitenēm, kurām ir puiši, kurām ir meiteņu draugi, galīgi nebūs tā. Jā, meiteņu draugi ir droši, jo šajā gadījumā es nebiju droša. Bet, labi, tur jau arī, protams, bija tā visa mūsu pagātne. Un, iespējams, tās jūtas arī nekad līdz galam nepazuda, jo tas arī bija kaut kas, ko es pazinu, kaut kas tā kā zināms. Un jā, un tad viena lieta noved pie citas, un tad mums bija tāds draugi uz kopā, diezgan tāda ilga pārēja. Es teiktu, ka tie bija kādi noteikti 4 mēneši, pirms mēs tiešām bijām attiecībās. Un jā, un tad tās attiecības no sākuma, protams, bija ļoti labas, jo, kā mēs, kā draugi zinājām jau viens par otru ļoti daudz, mēs vienkārši tagad kļuvām kaut kas nedaudz vairāk. Bet tad ar laiku, es nezinu, kas notika, vai viņš kļuva pārāk tāds, ka viņam palika pārāk ērti ar mani, viņš sāka slikti pret mani izturēties. Un tā, ka es tiešām tajās attiecībās nejūtos labi, es mēdzu raudāt, viņš man, teica daudzas lietas, kuras tu nesaki cilvēkiem, ar kuriem tu esi kopā, kurus tu tiešām mīli, vai ne? Un tajā brīdī man bija tāds, nekas tāds, tas jau nav nekas tāds, saprotu, ka tas ir slikti. Un, jā, es viņu vienkārši pamatīšu, bet tad, kā es to domu malu savā galvā, kādus 2 mēnešus pirms es to tiešām izdarīju. Un, jo es visu laiku cerēju, ka viņš mainīsies. Man visu laiku bija tāds, nē, viņš var būt labāks. Es atceros, ka viņš bija labāks. Viņš jau mainīsies. Un tur mums bija kaut kādas sarunas par to, vai viņš mainīsies. Un viņš teica, ka, protams, ka viņš mainīsies, bet viņš nemainījās. Un tur viņš vienkārši turpināja sliktāk un sliktāk izturēties principā ar katru reizi, kad mēs tikāmies. Un tad jau tās attiecības vairs nebija attiecības, tiešām vispār nejūtos mīlēt. Un tad, es viņu pametu. Un, jā, un tad
es pilnīgi jutos tā labāk. Man nekas slikts nebija, es atgriezos savā dzīvē, un viss bija labi. Es pat nepārdzīvoju to šķiršanās periodu, un tā bija vasara. Tā bija vasara, un tad pagāja kādi 6 mēneši, un viņš man uzrakstīja janvārī, kas sanāk, jaunais gads. Es biju Kuldīgā ar draudzēm, viņš man uzraksta, laikam, laimīgu jauno gadu, ko tu dari? Un man bija tāds, es esmu draudzēm Kuldīgā, laimīgu jauno gadu arī tev, ko tu dari? Un viņš tāds, esmu Liepājā, man draudzene šeit pasauca. Ja tev pasauc draudzene, kāpēc tu man raksti? Bet, labi, jā. Un tad viņš tāds, ko es tur uzrakstīju, manuprāt, viņam uzrakstīju kaut ko par to, ka man bija vieglāk tev tikt pāri, pateicoties tam, kādus Instagram storijus tu liki, jo viņi bija dažreiz tādi dīvaini, un man bija tāds, man prieks, ka es vairs neesmu attiecībās ar šo cilvēku, ar viņu vairs nekomunicēju. Un tad tas laikam viņam tā bišķi iesita, un viņš man uzrakstīja, ka viņam arī tas bišķi iesita, tas teksts, ko es uzrakstīju. Un viņš pateica, ka viņš grib pierādīt man, ka viņš īstenībā ir mainījies, un es nezinu, kas notika manā galvā, un man bija tāds, ka viņš tiešām ir mainījies. Jo es arī pa laikam tur skekoju viņam līdzi Instagram, kā viņam tur notiek ar dzīvi, kas viņam tur ir jauns sporta jomā. Un man interesē, un tad es arī ik pa laikam, kad es satikos ar kaut kādiem citiem vīriešiem, sapratu, ka zemapziņā salīdzinu viņus ar viņu, kas arī nav baigi labi. Un tad es devu viņam to vēl vienu iespēju, pēdējo iespēju. Un no sākuma tiešām viss bija superīgi, un mēs nebijām vēl kopā, bet mēs jau tur gājām uz kaut kādiem randiņiem, visu kaut ko tādu, un tur bija galvenie tādi 3 iemesli, kāpēc mēs nebijām kopā. Es pateicu, ka ja viņš tos var mainīt, tad man nav problēmas atsākt kā attiecības, vai ne? Un tad viņš teica, ka jā, mierīgi. Un tad man bija tāds, labi, super, esam kopā. Un tad mēs bijām kopā gadu un kādus 3 mēnešus. Es teiktu diezgan ilgi, priekš tā, kāds mums bija tas iepriekšējais attiecību īsums, bet mēs diezgan ilgi noturējāmies. Un es teiktu, ka viņš bija mainījies, lai gan es uzskatu, ka cilvēki nevar mainīties. Viņš bija vairāk pieaudzis, es teiktu. Viņš arī centās kaut kā citādāk pret mani izturēties un bija nedaudz labāk, bet beigās tomēr atkal viss palika pa vecam, ka tomēr nāca ārā tie vecie ieradumi, un tad es sapratu, ka es nevaru konstanti mūžīgi ar šo cīnīties, un es saprotu, ka viņš nekad īsti nebūs tas cilvēks, ko es gribu sev blakus, un tiešām pēdējie tie 3 mēneši mūsu attiecībās bija diezgan slikti man, it īpaši mentāli, un tad mēs izšķīrāmies arī principā no manas iniciatīvas, pēc tam, kad mēs bijām jau pāri šim te gājuši nenormāli daudz reizes, ka viņš teica, ka viņš mainīsies, es viņam noticēju, tad viņš teica, ka viņš mainīsies, es viņam noticēju, tiešām mums tas bija tāds nenormāli ilgs aplis, konstants, arī runāja tā kā citu savu draugu, un viņš man pateica, ka katru reizi, kad mēs satiekamies, man stāsta vienu un to pašu, un man tāds, es zinu, bet tiešām paliek labāk, un tad arī sapratu, ka īstenībā nepaliek labāk, jo visu laiku paliek vienkārši sliktāk, un tad tā šķiršanās fāze īstenībā man arī bija diezgan smaga. Un tas, laikam, tāpēc, ka mēs izšķirāmies tādas labas nots, bet, tas jau viss ir tā pagātnē, jā. Jā, ļoti, iespējams, garākais monologs šajā podkāstā. Jā, bet, jums tas stāsts ir tās ļoti garš patiesībā un ar visādiem kalniņiem, bet es, laikam, vairāk pieskaršos tomēr tam pēdējiem posmam, kas bija gads, un bišķiņ vairāk, kā tu minēji, jo tas tomēr ir jūsu tāds ilgākais posms. Tas, ka jūs tur tajā pusauģu vecumā esat sagājuši kopā atpakaļ, tas, man liekas, ir diezgan dabiski, un tā mēdz būt, bet tas arī nav, varbūt, līdz galam nopietni, jo grūti jau tā kā ir tajā vecumā vēl saprast to attiecību nozīmi, un kas ir mīlestība, un kas ir partneris, un vispār, kas tas tāds ir, jā. Bet tas pēdējais posms, jūs atkal sagājāt kopā, tu atkal devi viņam jaunu iespēju. Kāpēc tu dod viņam visu laiku tās iespējas? Ja godīgi, tagad tā grūti atcerēties, jo šobrīd es īsti vairs nejūtu neko pret viņu, bet es ticu, ka man joprojām tajā laikā, ja tā, es tiešām pamēģināšu atcerēties, atsaukt tās emocijas, jā, un ka tās jūtas līdz galam nekad nepazuda. Es visu laiku atcerējos tās labās lietas, ko viņš darīja man, to, kā es ar viņu jutos, un arī galvenokārt teiktu, tāpēc, ka tad, kad es mēģināju ar citiem kaut ko izveidot,
man nesanāca. Es visu laiku, kad es biju ar viņiem kopā, es atcerējos, ka viņu bija labāk, ka viņš darīja tā un šitā, un es biju pavisam visu laiku aizmirsusi tās sliktās lietas. Un viņas atnāca atpakaļ tikai tad, kad mēs principā sagājām kopā, un viņš sāka darīt atkal to pašu. Tad tu salīdzināji tos teorētiski nākamos ar viņu. Jā, tā diemžēl bija. Es ar to nelapojos, bet tas nebija jau speciāli. Tas vienkārši notika, kad kāds kaut ko izdarīja, un tāds, viņš to darīja labāk, vai arī viņš tā nekad neizdarītu. Jā, bet tu tāpat mini to, ka ir kaut kādas sliktās lietas, ko viņš dara. Jā. Un kas ir tās sliktās lietas, ko viņš darīja? Tā no spilgtākajām, ja godīgi, man ir 47 lietu saraksts, pie kuras ļoti stipri turējos tieši tajā izšķiršanās fāzē par visām sliktajām lietām, ko viņš izdarīja, lai es vairs neaizietu pie viņa atpakaļ. Ko es arī īstenībā iesaku izveidot visām meitenēm, kuras ir tikko izšķīrušās no kaut kāda sava partnera. Uzrakstiet visas sliktās lietas, ko jūs varat, lai jūs saprastu, kāpēc jūs izšķirāties, un ka varbūt dzīve nebija tik saulaina, jo tad, kad notiek tas viss sliktais, tad pēkšņi jūs viņu pazaudējat, un tad liekas, ka nē, vispār viss bija taču perfekti, kāpēc tagad esmu viena. Bet jā, tas saraksts ļoti palīdzēja, un tur ir arī tiešām tādi sīkumi, kas liekas smieklīgi, bet kuri tomēr man bija svarīgi. Piemēram, tas, ka mums bija sarunāts svinēt manu vārda dienu Jelgavā, es jau biju norezervējusi tur visu, un pēdējā nedēļā viņš man pateica, ka viņš nebrauks, jo viņam ir treniņš tajā dienā, un ka ja viņš neaiziet uz to treniņu, tad viņš netiek uz cīņu, principā, aizbraukt. Un es biju ļoti vīlusies, ka man bija vienai jābrauc uz Jelgavu, kuras jau bija tiešām pirms mēneša viņa par to brīdinājusi. Un tā bija viena no tādām lietām, kas, laikam, tāds sīkums, ja tāda lielāka lieta, tad viņš mēdza mani apsaukāt sliktos vārdos. Dažreiz tiešām es ticu, ka viņš to domāja, bet pārsvarā viņš to gan jau tā nedomāja, bet tas jau nemaina faktu, ka tas sāpēja. Viņš tāds emocionāls noteikti bija. Es teiktu, ka jā, ka viņš bija emocionāls cilvēks. Jā, viņš bija emocionāls. Viņam arī nebija ar mentālo veselību viss perfekti tajā laika posmā, kas mums arī noteikti ietekmēja tās mūsu attiecības. Tu jau pat arī tajā brīdī saskāries ar depresiju. Attiecību posms jums tur gāja pa viņiem, un kaut kur jau tā depresija pa vidam bija to jūsu attiecību laikā. Principā tajā pēdējā gadā nē. Bet tad, kad man bija depresija, mēs bijām tajā pirms 4. reizes posmā. Man bija depresija, jā, kad mēs vēl bijām tikai draugi. Iespējams, kaut kāda saistība ir arī ar tām jūsu attiecībām. Tā vai sliktajai sajūtai. Un arī tai vainas izjūtai, ko tu minēji, jo varbūt tev visu laiku likās, ka tu esi vainīgi pie tā, ka jums nesanāk. Iespējams, kaut gan šajā gadījumā jau es sāku varbūt nedaudz par daudz vainot viņu, it īpaši tajās pēdējās attiecībās, kas arī noteikti nav labi. Es tiešām viņu vainoju pie arī lietām, kur varbūt man nevajadzēja viņu vainot, taču viss jau mēdz aiziet tik tālu, ka bija grūti to nedarīt, jo, kā nekā attiecības veido 2 cilvēki, un ja viens cilvēks visu laiku kaut kādā veidā kaut ko izdara, tad ir grūti vienkārši pieņemt, ka tas tā varētu būt, ka viņš tāds varētu būt, ka manā galvā ir kaut kāda cita viņa versija, kas kādreiz pastāvēja un tagad vairs nepastāv, un tad es viņu vainoju, ka viņš tāds vairs nav, un nevarēju saprast, kāpēc viņš tāds vairs nav. Randiņš ar Rūdi. Jā, tu minēji to 47 lietu sarakstu, tas arī izklausās ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz, jā. Tie ir diezgan daudz iemesli, bet vai nav tā, ka tu varbūt pārāk daudz prasi no otras cilvēka kaut kādā mērā? Man arī tā no sākuma likās, ka es izšķīros un es sāku domāt, ka varbūt tiešām es prasu par daudz. Man arī draudzenes, ar kurām es runāju, teica, ka, tā kā puiši, kādus tu gribi, nepastāv tīpaši ar manu tipu, kurš tāds diezgan specifisks priekš Latvijas publikas, ka viņš nebūs tik ļoti romantisks, varbūt cik es vēlos, un ka viņš nedarīs tās lietas, ko es esmu iedomājies savā prātā. Taču tad es satiku savu tagadējo puisi, un es joprojām esmu nedaudz šokēta par to, ka tā nav. Ka īstenībā es neprasu par daudz, ir vienkārši jāprasa no pareizā cilvēka. Jā, tur atklāt, kāds ir tavs tips. Iedot 3 īpašības no tava tipa. To, ko drīkst teikt. To, ko drīkst teikt. Jā. Viņš
Baskat, kas ir apgriezti mati, tādi cieši apgriezti mati, ja. Izskatās pēc miesas sarga un dod arī tādu miesas sarga enerģiju, vai ne, tāds noslēgts, tāds drūms. Varbūt nedaudz atgādina kaut kādas krievu bandītu dziesmas, tas ir tā visa enerģija, ko es sagaidu, jā. Tur jau tas 47 lietas saraksts arī rodas no tādiem tipāžiem, man liekas. Es zinu, vai ne, izklausās, ka tas nekad nebūtu kaut kas, ko tā kā normāli meiteni gribētu, ka viņš vēl ļoti svarīgi, ka viņš nodarbojas kaut kādām cīņas tā kā sporta veidiem, vai ne? Jā, protams. Un jā, ka es jau tomēr gribu tādu, kas par mani rūpējas, kas tur ir romantisks, plāno lietas, tomēr ir jauks pret mani. Un tas galvā var likties, ka tas vispār nesaiet kopā, vai ne? Nu, kur es tādu atradīšu? Bet tad es viņu atradu. Un kur tu viņu atradi? Ventspilī. Nu, labi, nu ne jau tieši Ventspilī, jā. Tiešām liks šo teikt. Nu, kas ir tāds? Droši? Tiktu kā? Nu, redz, tagad bija tik grūti pateikt. Jā. Nē, bet arī šī ir zīme meisnēm. Varbūt, ka jums vajag dažreiz pirmajām veikt savu soli, jo tas, kas notiks ar mums, ir tas, kas viņam tik tā kā ierakstīja komentāru zem vienu viņa videoklipu, vispār neko negaidot atpakaļ. Un tad viņš man pieskoja Instagramā, un tad mēs sākām čatot, tad mēs sazvanījāmies FaceTime'ā tajā pašā dienā. Un tad viena lieta noved pie otras. Un tagad mēs jau 2 mēnešus kontaktējamies, jā, un esam oficiāli kopā. Un viss ir superīgi. Oficiāli? Jā, mēs esam oficiāli kopā. Kāda atšķirības starp oficiāli un neoficiāli? Nu, tajā vai viņš ir paprasījis. Vai tu esi viņa meitene, vai ne, vai jūs vienkārši tur runājat kaut ko, vai arī tu tiešām vari viņu apzīstināt ar saviem vecākiem, kā šis ir mans puisis. Mhm. Un tad viņš atbilst tam tavam tipāžam. Jā, perfekti. Nē, tas ir fascinējošs tās no tāda viedokļa, ka TikTokā izdevās atrast mīlestību un turklāt tik ļoti specifisku, bet tas iepriekšējais puisis, viņš arī kaut kādā ziņā atbild tam tipāžam. Nu, viņš fiziskā ziņā atbilda viņam, jā. Nu, viņš nodarbojas ar boksu, viņam bija apskūti mati, un nu, viņš izties arī pēc tāda bandīta, kas ir tas, kas man patīk, jā. Tas tev patīk, jā. Bet nu, tur arī tas viss apstājās, diemžēl. Es atceros, vienā brīdī minēju tos 3 iemeslus, kas viņam būtu jāmaina, lai tu būtu ar viņu kopā, ar to iepriekšējo čali. Kas bija tie 3 iemesli? Nu, tie bija tādi stulbi, tiešām iemesli, tie nebija tādi nopietni, ka, piemēram, tur kaut kas, un tur galvenokārt man bija pirmais uztraukums bija par to, kā viņa vecāki reaģēs, ka es atkal esmu pie viņiem seiki, mēs atkal esam kopā. Par to es uztraucos, un tad viņš pārliecināja man, ka viss būs labi. Otrs bija tas, ka, kad mēs gulējām kopā, ka viņš vienkārši gulēja blakus. Mēs, neapskauļoties, mēs gulējām, un man kā cilvēkam, kuram galvenā mīlestības valoda ir pieskāriens, es jutos ļoti vientuļa. Kad tas tā kā notika, ka es viņam guļu blakus, bet viņš likās tik ļoti tālu, un viņš teica, ka nē, ka mēs to mainīsim, un mēs to nemainījām. Mums bija vēl sarunas mūsu attiecību laikā par to ļoti daudz reizes, un tas vienalga netika tā kā, nekas ar to nenotika, un tā notika ļoti daudzajām lietām, ka mums bija sarunas par to, ka, ko es sagaidu nedaudz vairāk, ko es gribētu no viņa. Viņš teica, ka jā, tā būs, un tad tā vienkārši nebija. Tu minēji savu mīlestības valodu. Mēs šajā podkāstā esam vairāk kārt arī pieskāršušies, katram ir tā mīlestības valoda. Diezgan daudz tieši tiek minēts par to, ka mīlestības valoda ir arī izpaužās kā rūpes. Jā. Un katram jau, protams, tā mīlestības valoda ir citādāka, bet šobrīd tu saņem to mīlestības valodu, to, ko tu vēlēsi. Jā, es saņemu savu mīlestības valodu, ziniet, ir arī tas teiciens, būt mīlētam ir būt zinātam, jeb angliski to be loved is to be known. Mhm. Jā, to es nekad nebiju laikam no pretējā dzimuma tā kā saņēmusi, kas nav, nezinu, mana māsa, kuru man loģiski pazīst, un tad var man tā kā, nezinu, kaut ko uzdāvināt, ko es zinu, vai pateikt kaut ko. Un jā, ņemot vērā, ka mēs kontaktējamies tomēr tik salīdzinoši maz, šis teiciens man iekrita galvā pēc vienas lietas, ko viņš izdarīja, un tāds, wow, šis ir laikam tas, kā ir jājūtas īstām attiecībām, kur otrs cilvēks par tevi rūpējas, kur viņš tiešām izrāda arī tās rūpes un jūtas pret tevi, kā tas būtu jādara. Kas ir tā viena lieta, ko viņš izdarīja? Labi, šis varbūt arī tā nedaudz smieklīgi, bet tur, kad mēs ēdām pelmeņus,
Tas ir tāds sīkums, bet tas sīkumi ir tie, tomēr, kas ir svarīgi un kas paliek atmiņā. Mēs ēdam pelmeņus. Un pirmajā reizē mēs ēdam pelmeņus, viņš tā kā sajauc. Es biju pie viņa un tā kā viņš viņus uztaisīja. Un viņš viņus abus sajauc ar krējumu, un kad es ēdu pelmeņus, es viņus ēdu tā, ka es paņemu krējumu uz dakšiņas, un tad es uzduru pelmeni. Un tad mēs ēdām pelmeņus vēlreiz nākamajā dienā. Un tad viņš sajauca savu porciju, viņš man atnesa tā kā bez krējuma, un bija tāds, es tev atnesu bez krējuma, jo tev patīk viņu ēst atsevišķi. Nu, jā, es gandrīz apraudājos. Ok. Nu jā, šis noteikti ir ļoti skaists meitnēm, tas patiks, es domāju. Bet par tām iepriekšējām attiecībām es tu neprasīšu par to šķiršanās posmu varbūt tik daudz, bet ko tu paņēmi no tām attiecībām? Kaut kādas galvenās atziņas, kas tev nāk prātā. Tomēr jums ilgi tie attiecību līkloči ir bijuši. Jā, nu es noteikti paņēmu galvenokārt to, ko es negribu attiecībās, bet es arī sapratu to, ka man ir jāiemācās vairāk komunicēt, ka daļa no problēmām, kas mums bija tāpēc, ka es nevarēju laicīgi varbūt pateikt, kas man nepatīk, un tad es tās lietas sāku krāt sevī, līdz es uzsprāgu, un tad jau bieži bija par vēlu. Un tad jau es biju izdomājis, ka nē, šādi ir, un tad tas nebija labi mums abiem. Bet tur arī, kāpēc tā darīja, arī varbūt bija neliels iemesls, tagad, kad es skatos atpakaļ, salīdzinot tās attiecības ar manām tagadējām attiecībām, ka tiešām es arī dažreiz pateicu, un ka tas netika mainīts, tad arī liekas, ka nedaudz loģiski, ka es neko neteicu, jo es saprotu, ka nav jēgas to darīt. Bet tagad es tiešām saprotu, ka ir jākomunicē, un ka ir iespējams izrunāt strīdus, un ka nebūs vienmēr tā, ka es pateikšu, un tas vienkārši izies no vienas auss cauri otrā ausī un pazudīs. Par to komunikāciju ir interesanti, jo tā bieži tiek pieminēta arī mums podkāstā, un es zem katras epizodes es ielieku kaut kādu aptauju, kur ir jautājums, un tad ir iespēja atbildēt ar konkrētiem variantiem, tā kā es aicinu arī jūs, mīļie klausītāji, zem šīs epizodes arī noteikti būs kāds jautājums, kas attieksies par to, ko mēs runājam šajā epizodē, un droši dodieties un aizpildiet. Man liekas, šī funkcija ir pieejama Spotify, bet vienā no epizodēm bija tieši jautājums par to, kas, jūsuprāt, ir viens no galvenajiem iemesliem toksiskām attiecībām. Un šķiet vairāk kā 60% atbildēja tieši, ka tā ir nespēja komunicēt. Un to arī tagad mini to komunikācijas problēmu, kas vairāk bija tevī, es pieņemu arī otrā pusē, tātad nespēja izstāstīt līdz galam un nespēja ieklausīties. Jā. Vai tagad tu esi mainījuši šo? Tev ir jauns attiecības, jauns stāsts, vai tagad tu esi jau kļuvusi stiprāk šajā ziņā? Es gribēju teikt, ka jā, tāpēc, ka mums jau bija tāds viens gadījums, kur man nācās, es teiktu jau 2 gadījumi, kur man iekšā bija kaut kas, ko man vajadzēja pateikt, ko es dabīgi nebūtu nekad savā dzīvē pateikusi, jo man tas likās, pati tikšu ar to galā, vienkārši pēc tam atsāksim runāt, un es cerēšu, ka viņš vairs tā nekad neizdarīs, vai ne? Taču nē, viņš kaut kā pierunāja mani sazvanīties, un es arī piekritu, jo, mēs nevaram satikties, mēs dzīvojam tomēr 3 stundu attālumā viens no otra, tāpēc mums tās attiecības višku attālināt ir jārisina arī viss, strīdi, nesaskaņas vai kaut kādas tādas mazās lietas. Un jā, tad es sazvanījos, pateicu, kas man patika, kas man nepatika, sapratu viņa pusi, un viss, un tas bija tik vienkārši, un viņš tiešām arī tā kā apsolīja, ka tā vairs nedarīs, jo viņš saprata, kāpēc mani tas varbūt aizskāra. Un jā, tā bija tāda ļoti jauka komunikācija, kas man laikam bija tāda, pirmo reizi dzīvē, un tad arī nākamreiz, kad vajadzēja kaut ko pateikt, šis gan nebija tā kā, ka viņš man aizskāra, šis vairāk bija tas, ka es biju ielīdus savā galvā. Tas jau bija tiešām daudz vienkāršāk, es sapratu, ka es varu viņam uzticēties ar to, un tad mēs arī ar to tikām galā, un viss bija labi. Bet kā jums ir to attālumu? 3 stundas tu dzīvo Rīgā, jā, un viņš... Ventspilī. Kādi jūties par to? Briesmīgi. Tas ir ļoti grūti. Labi, no vienas puses mēs esam vienā valstī, vai ne? Varētu būt daudz sliktāk, bet no otras puses arī to, ka es mācos medicīnu, viņš strādā. Nav tā, ka mums vienmēr sakrīt tie grafiki, piemēram, mēs tagad šo 2 mēnešu laikā, kad mēs tā kā runājam, viss ir labi, mēs esam tikušies 4 reizes. Kas ir 4 reizes priekš 2 mēnešiem, vai ne? Kā kuram?
Tas gan, jā, kā kuram ne. Tādā ziņā ir grūti, bet no otras puses arī mēs varam paspēt sailgoties, samēr mēģināt skatīties uz to labo, ka šis mūs padara tomēr stiprākus, ciešākus, un ka mēs vairāk varam novērtēt viens otru, kad mēs esam kopā. Bet jā, tā mēs komunicējam, sazvanamies katru vakaru, kad es nestrādāju. Ir jau tie stāsti, kur tās attālinātās attiecības arī ir diezgan veiksmīgas. Mums iepriekšējā epizodē tāds piemērs bija, kur viņi bija 5 gadu attiecībās, un viņi bija dažādās valstīs. Jā. Tā kā iespējams tas ir, bet tas noteikti ir atkarīgs no personībām. Tev, laikam, ir ļoti svarīga tā tuvība. Tu jau minēji, tev mīlestības valoda ir pieskārieni. Jā. Bez tā tev ir ļoti grūti, laikam, dabūt to sajūtu, ka jūs esat tuvu viens otram. Jā, ir ļoti grūti, bet mēs arī ar to varam tikt galā, kas bija vairāk viņa iniciatīva, kas arī man likās, es pilnīgi biju pārsteigta. Viņš atveda man savu džemperi, tāpat vienu vienkārši iedeva. Un arī tad, kad viņš brauc prom, viņš viņu tā kā sasmaržināja ar savām smaržām. Es viņam neko vispār neprasīju, viņš atstāja man, un tas bija, tad ļoti palīdzēja, kamēr tās smaržas vēl turējās uz tā džempera. Bet, tu minēji, ka jūs iepazināties TikTokā. Tas joprojām ir ļoti skaisti un fascinējoši. Daudz tagad iepazīstās Tinderī, bet izrādās var arī TikTokā. Kā tu izlēmi viņam uzrakstīt vispār? Tas komentāru izdarīšana, tur jau var jābūt kaut kādai tādam signālam. Kas bija tas impulss, kas tev lika to izdarīt? Tas bija... zini kā, meitenēm mēdz būt tāds, kā saka, periods pēc sāpīgas šķiršanās, vai ne? Kad mēs sākam komunicēt ar daudziem puišiem, un tad jau man bija vienalga. Un jau bija tāds, kas es ar šito runāju, es ar to runāju, tā kā neko tādu nopietnu, vai ne? Nebija tā, ka es biju ar viņiem visiem kopā attiecībās vai kaut kas tāds, vienkārši, tur bišku, kaut ko parunāju. Un es uzrakstīšu, viss dzīvē ir tik skaisti, man bija anatomija, un mēs kaut kā aizrunājāmies ar draudzenēm, un bija tāds, būtu smieklīgi, jo tas arī bija tāds, trendīgs, tā teikt, komentārs tajā brīdī tiktu kā, I fear this is my type. Ja, tas ir tāds, tiešām, kas tagad ir stilīgi, ko tu mēdz atrast zem katras tāda skaista vīrieša posta, un tāds, viņam tāds vēl nav, es to uzrakstīšu, un tagad tam komentāram ir 38 laiki. Kas nozīmē, ka es neesmu vienīgā, kas tā domāja, bet, un es tiešām uzrakstīju, es aizšķīru tālāk, un pat neiedomājos, ka kaut kas varētu būt, jo, lai es pirmā rakstītu vīrietim diemos, nekādā gadījumā. To es varu iztēloties, jā, tas noteikti neietilps tavā tajā lietu sarakstā un tipā. Es zinu, ka tev ir kaut kāds saraksts arī pēc kā tu vadies, izvēloties savu vīrieti. Ir jau. Kas tur tajā sarakstā ir minēts? Tur ir noteikti tas pats, kas bija tajā 47 lietās, jā. Tur dažas lietas sakrīt, ko viņš nedara. Tā kā, nezinu, nav nejauks pret mani. Neapsaukā mani. Bet jā, tur ir arī, tad, kad mēs satikāmies, pagāja ļoti neilgs laiks, kad es jau varēju pusi atzīmēt tajā sarakstā. Tad mēs satikāmies vēl pāris reizes, un tagad jau tur ir, kaut kādas 7 lietas tikai palikušas tiešām no kādām 20, 30 lietām ir palikušas tikai 7 neatzīmētas, kas vienkārši ir vairāk uz nākotni lietas, kuras vēl šobrīd fiziski vai nevar zināt, vai viņš īsti fiziski nevar tā kā mainīt to. Jā, es tā skatos, ka tev tas saraksts ļoti patīk, tev taisīt tos sarakstus, bet tev tiešām palīdz tie saraksti kaut kādā ziņā. Jā, man ļoti, es nezinu, vai tā ir kaut kāda tāda man specifiska lieta, bet es tiešām mīlu taisīt sarakstus. Man ir ļoti daudz sarakstu par ļoti daudz dažādām tēmām, bet viņi arī ļoti palīdz sakārtot to prātu, jo pirms tam ir tas, ko es vispār gribu attiecībās vai ne. Jo tas mans bijušais man arī pateica, ka es nemaz nezinu, ko es gribu, un tas man arī nedaudz iesēdās, kad jau mēs bijām izšķīrušies. Un es sapratu, ka nē, jāuztais saraksts, lai es zinu, ko es gribu. Un tad es sapratu, ka es zinu, ko es gribu, vienkārši man nekad tas nebija uz papīra uzlikts. Un tad es tam sarakstam pievienoju vairāk un vairāk lietas, un es arī sapratu, ka, ja es neatradīšu vīrieti, kurš atbilst šim sarakstam, tad man tas nav vajadzīgs. Jā, bet vai nav tā, ka tu sevi kaut kādā veidā arī ierobežo? Tu uzliec kaut kādu sarakstu, tas ir kaut kāds konkrēts rāmis, bet nevienmēr jau viss tā notiek, kā pēc kaut kādiem sarakstiem vai grāmatām. Citreiz ir kaut kādas emocijas, impulsi, un tad īsti jau
tajā brīdī vairs varbūt tik daudz nepievērstam uzmanību. Nē, jā, protams, arī no sākuma, kad es uzrakstīju to sarakstu, man pašai galvā bija tāds, šis visticamāk nenotiks, kurus atradīšu vīrieti, kurš atbilst visam šim. Tas nav iespējams, kuras vispār dzīvoja kaut kādā Latvijā, kur, visi šādi tipi vīrieši atrodas Imantā, kur par laimi es tuvu dzīvoju, man arī likās, ka atradīšu kādu Imantā tur vakarā pastaigājoties. Bet jā, kurš būtu domājis, ka atradīšu šādu tipu savu tiktu kā. Un es domāju, ka jā, tas var ierobežot, bet es tur rakstīju pašā tādas, tiešām svarīgas lietas. Tur nebija tik ļoti no tās fiziskās puses, cik ļoti tas, ko es sagaidu attiecībās, piemēram, to, ka viņš pirmais plāno lietas, ka mēs kaut kur braucam, ka viņš var saplānot randiņu, ka tomēr viņš arī tā kā samaksās par to randiņu, vai ne, ka nebūs tā, ka viņš sagaidīs un sēdēs tur, ka tā kā es kaut ko maksāju, ka viņš var tā kā rūpēties par mani. Tādas lietas, ka mums sakrīt mūzikas gaume, kas man ir svarīgi, jā. Tādi sīkumi, varbūt, kas citiem neliekas tik svarīgi, bet tu pierakstīji tiešām to, bez kā laikam es nevarētu. Viņš sprīd dzied ar mani mašīnā. Jo man patīk dziedāt mašīnā. Es gribu, lai ar mani kāds dzied mašīnā. Viņš ar mani dzied mašīnā. Ideāls vīrietis. Jā. Tiešām. Bet labi, atgriezīsimies nedaudz pie mentālās veselības. Kā tu jūties tagad? Es jūtos superīgi. Ja tīpaši tagad, kad man ir beigusies sesija, es nemācos. Mana mata beidz krist ārā. Tāpēc, ka sesija beidzās, tad attiecīgi arī mata beidz krist ārā. Jā, es vakar izmazgāju, es biju pilnīgi pārsteigta. Tur tāds kušķis neiznāca ārā. Tas ir visiem medicīnas studentiem. Bet tajā šķiršanās periodā vai nebija tā, ka tu bišķiņ atkal nokrīt uz leju tajā mentālās veselības ziņā, kad jums bija iepriekšējais attiecības? Es teiktu, ka jā. Es ļoti daudz raudāju. Es ik pa laikam apsvēru tā kā atgriezties pie viņa. Bet par laimi tajā periodā es dabūju sev vienu labu draugu, kurš nedaudz tāds pišku interesants, bet viņam ir superīgi padomi. Un viņš pateica, ka nē, Kristiāna, tev nevajag iet atpakaļ, tā kā padomā par šito, to un to un to. Un viņš principā ir tas cilvēks, ka es visu stāstīju, jo man bija grūti. Viņš bija no sākuma tiešām, mēs tikko iepazināmies, vai ne? Un man viņam bija kaut kā visvieglāk pastāstīt visu, jo viņš nepazina to cilvēku. Tas nebija tā, ka es pastāstu kādam savam draugam vai savai māsai, jo viņi jau redzēja viņu, un viņi bija bijusi ar mani cauri visam tam, un tad tur bija atsevišķas lietas, kuras, es nezināju, kā viņi man varētu kā palīdzēt ar to. Un tad es viņam visu pastāstīju, un viņš man tiešām palīdzēja. Jā, un ja nebūtu viņa, tad es nezinu, kuras būtu tagad, ja godīgi. Tas būtu daudz grūtāk. Būtu daudz grūtāk, jā. Iespējams, būtu jāmeklē tad tiešām palīdzību pie tā speciālista, visticamāk. Šajā ziņā es tiešām arī ikvienu aicinātu, kas klausās podcastu. Nevienmēr jau mums ir blakus kāds cilvēks, un nevienmēr mums īstajā brīdī ir pie kā vērsties, tāpēc es aicinu nekautrēties arī meklēt to savu speciālistu un nebaidīties no tā, un arī nebaidīties no tā, ka varbūt pirmo reizi nesanāks. Tā kā mēdz būt dažādi. Arī speciālisti mēdz būt dažādi, tā kā to es noteikti aicinu. Tev bija draugs, kas palīdzēja tajā brīdī, kad jūs izšķīrāties, un tas noteikti tev bija forši. Bet citreiz ir tā, ka ir tiešām grūtāk tikt no tā visā ārā. Jā, viennozīmīgi. Bet to laiku līniju saprast, kad jūs izšķīrāties un kad tu sāk šīs jaunās attiecības? Mēs izšķīrāmies vasarā. Šajā vasarā. Jā, vasaras vidū, kas ir jūlijs. Jā, un tad šīs attiecības uzsāku, kas bija pa mēnesi? Decembri. Es neesmu, decembra beigas vai sākums, arī novembra beigas. 4 mēneši, karš bija pagājuši. To es zinu 100%, es nezinu tik labi mēnešus. Es zinu, ka es skaitīju, un ka bija 4 mēneši pagājuši, kas varbūt dažiem liekas, ka tas ir tāds īsts laiks. Bet pa tiem 4 mēnešiem manā dzīvē notika nenormāli daudz kas. Arī starp vēl mana un kā man bijušā starpā, kas man tiešām lika saprast, kāds viņš ir cilvēks. Un ka viņš kļuva par kaut ko es īsti laikam nekad nebiju pazinos. Un tad man bija tāds, ok, labi, jā, šis nav vairs priekš manis, es viņu nekad vairs negribu redzēt. Un tas man noteikti palīdzēja. Kas tur tās bija tik dramatisks? Viņš pēc tam darīja dažas lietas un rakstīja, man arī uzrakstīja dažas lietas. Es nesaku, ka es arī biju pilnīgi nevainīga pie tā visa, tā kā es arī
izdarīju kaut ko, lai to nopelnītu, protams, bet vienkārši tādā ziņā, ka no viņa puses tas bija tik ļoti nepazīstami, ka tomēr es zinu viņu 7 gadus, man bija tik ļoti grūti nocēt, ka viņš pret mani var tā izturēties. Jā. Bet tu atzīsti arī, ka tu arī kaut kādā ziņā kaut ko izprovocēji. Jā, savā ziņā, jā, protams, es neteiktu, ka es mēdzu pieļaut ļoti sliktas izvēles mēneša 14. datumos. Tieši tajos. Parasti, jā. Un tad, jā, šis arī notika vienā no ap 14. 15. kaut kādos tādos datumos pieļāvu sliktu izvēli, kur viņš pēc tam izdomāja turēt pret mani, un tad, nezinu, viņam laikam bišķi sakāpa galvā vairāk nekā vajadzētu. Negribu neko sliktu teikt, bet tā vienkārši no malas izskatījās, un es tiešām biju nedaudz vīlusies tajā, ko es saņēmu no viņa. Tas man, sāpēja. Bet 4 mēneši, tas it kā neliekas tā ļoti daudz, jā, teiksim, no attiecību izbēgšanās un jauna attiecību sākuma. Citiem tas aizņem pat gadiem ilgi. Jā. Un nav tik viegli tā kā atvadīties no tā otra cilvēka tik ātri un vēl uzsākt kaut ko jaunu. Jā. Un tev nebija tā, ka tev, nebija bail uzsākt jaunas attiecības? Man joprojām ik pa laikam parādās bailes par to, ka, nezinu, kaut kas varētu noiet tik ļoti greizi, jo vienīgā pieredze, kas man ir slikta pieredze, kura ilga 7 gadus, principā, ka tomēr vienīgais veids, kā viss var beigties, ir slikti, vai ne? Un tāpēc arī tagad, protams, gribas, lai viss ir labi, bet ik pa laikam galvas aizmugurē ir tā doma, ka kaut kas varētu noiet greizi, un cik ļoti man ir bail to visu tagad pazaudēt. Tā kā, jā. Tad tev tagad ir bail pazaudēt to stāvokli, vai tu sevi nedzini arī par to kaut kādā lielākā stresā? Jā, noteikti bišķi ir, jā. Jo tā viņš man nav devis vispār nekādu iemeslu domāt, ka kaut kas varētu būt slikts. Šis, principā nāk no tā manām pieredzēm iepriekš, kādas ir bijušas, un arī gan jau no tā, ka mums viss ir tik ļoti svaigs, bet ka viss ir tik ļoti labi, ka, es arī viņu nepazīstu tik ilgi, un es nezinu, kas var notikt nākotnē, vai ne? Nav tā garantija, ka es 100% pazīstu šo cilvēku, lai gan tā kā šobrīd viss ir labi, un mēs tiešām daudz runājam. Tomēr bišķi ir tas laika periods nav tik liels priekš tā, cik nopietnas ir mūsu attiecības, tā teikt. Un kā tu tiec galā ar tām domām? Nē, vispār galīgi nav viegli. Vairāk tā kā tad es cenšos koncentrēties uz visu to, kā viņš man ir pierādījis, ka viņš jūtas tieši tāpat pret mani. Tā kā ar visu es arī viņam to uzrakstīju vienreiz un uzrakstīju, ka man ir bail, ka viņš nejūtas tāpat. Viņš uzrakstīja, ka nē, īstenībā viņš jūtas tāpat. Un par to visu vienkārši mēģinu atcerēties, ka tiešām viņš dara lietas, viņš izrāda to, ka viss tā arī ir, kā es ceru, ka ir, un ka viņš tiešām neko vispār nav izdarījis, lai man būtu tādas domas. Un tad es saprotu, ka tas nāk tikai no manis. Un tad kā es ar to varu tikt galā, es varu vienkārši to palaist, tā teikt, vieglāk prom. Bet kas ir tās lietas, ko tu tā kā esi iegūsi, kaut kādas mācības atziņas no iepriekšējām pieredzēm un pārnesus uz to jauno tajā starposmā? Un kā tu tagad jūties šajā visā? Es teiktu, ka tas galvenais, ko es paņēmu šajā 4 mēnešu starposmā, pirms mēs satikos ar savu tagadējo puisi, ir tas, ka nevajag, kā latviskāk pareizi pateikt, setloties ar kaut ko, kas nav tā kā tas, ko tu līdz galam gribi, ka nevajag, vienkārši pieņemt kaut ko ar bailēm, ka tu nedabūsi kaut ko labāku. Ka nevajag tā darīt, jo visu laiku galvas aizmugurē būs tā doma, tā kā, ka šis nav īsti tas, ko es 100% vēlos, bet, labi, vai es labāk kaut ko atradīšu? Jā, tu atradīsi. Tātad tiekties pēc tā labākā. Jā, noteikti. Tas ir tavs mēsečs tajā visā stāstā, ko tu paņēmi. Jā. Un tu arī manifestēji to savu sarakstu. Jā, tā es domāju. Mēs droši varam arī ieteikt varbūt citām meitenēm, es nezinu, varbūt arī puišiem to var ieteikt, tādu sarakstu sastādīt. Kāpēc ne? Un manifestēt to savu perfekto partneru. Ideālo, labāko partneri, labāko versiju, tā kā, tieksimies pēc tām. Paldies, Kristiāne, ka šodien viesojies podkāstā ar Andiņš Rūdi. Paldies, ka izstāstīji savu iepriekšējo meksikāņu seriālu 7 gadu garumā un
savu jauno pieredzi, kuru tu iegūti TikTokā. Paldies, ka padalījies ar savu interesanto tipu. Es domāju, ka tevi sagaida daudz interesantu piedzīvojumu turpmāk arī jaunajās attiecībās. Tā kā es ceru, ka viss tev būs forši labi un es ceru, ka arī mēs kaut kādā ziņā ar šiem, neteikšu, ka padomiem, bet ar to, ko mēs šeit pārunājam, varbūt arī kādam iedodam kaut kādu jaunu skatījumu vai jaunu redzējumu par mentālo veselību un attiecībām kopumā. Tā kā paldies, ka noklausījies. Paldies, Kristiāna, ka viesojies. Un tiekamies jau nākamajās Randiņš ar Rūdi epizodēs. Tu tikko noklausījies podcastu Randiņš ar Rūdi. Ja mentālās veselības un attiecību tēma ir tuva arī tev, un tu vēlies manā podkāstā izstāstīt arī savu stāstu, raksti man sociālajos tīklos. Podkāsts tapis ar biedrības Skanda atbalstu.